Oranžās brīvdienas, Dzelzs vilks, Eolika un daudzas citas grupas. Jaunieši sadalījušies komandās un mēģina par katru izzināt interesantus faktus. Mums bija jāuzraksta par mūsu dotu komandu, The Sound Poets, un, manuprāt, mums tas ļoti labi izdevās. Mūsu komanda, vienīgais puisis es esmu, grupa ir Auļi, kur ir lielāko daļu puišu. 9 puiši un 1 meitene. Šoreiz uz 21. jauniešu dienu, kam dots nosaukums Skan jaunība, ieradušās 23 komandas no dažādām Latvijas vietām. Jaunieši prezentācijās lika lietā visus talantus. Jaunajai Talsu novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei šī pirmā jauniešu diena. Esmu ļoti priecīga, saviļņota un pateicīga saviem jauniešiem, kas palīdzēja šo par īstenību norganizēt. Un tad, skan jaunība. Kā skanētu tava jaunība? Kā enerģija. Enerģijas lādiņš, ko jaunieši man dod ikdienā. Man jaunības ticamāk skan pēc popmūzikas, kas bija aktuāla 2010. gadā, es gribētu teikt, un tas noteikti ir tas One Direction laiks. Man jaunība bija ļoti daudzveidīga, koša raiba, un ja man jāizvēlās grupa, tad tāds ļoti spilgti no latviešu dziedātājiem man ir Detlefs palicis atmiņā. Sākotnēji jaunieši ierosinājuši pasākumu veidot kā zaļumballi, bet vēlāk ideja pārtapusi par mūzikas festivālu. Bet kāpēc svarīgi iepazīt grupas, kas varbūt pat nav jauniešu iemīļotākās mūzikas sarakstos? Tas tāds mans personīgais viedoklis. Mūsdienās nav vairs sirds un tas dziļums mūzikā. Šķiet, ka tie vārdi tādi pliekani paliek, bet atkal, paskatoties mazliet agrāk, tā mūzika bija dzīva, tā mūzika bija enerģiska un tā mūzika piepildīja telpas ar ļoti daudz cilvēkiem. Šī ir tā vieta, kur viņiem bija iespēja sajust šo cilvēku pieplūdumu un enerģiju no mūzikas festivāliem. Kad žūrija bija atklājusi šī gada labākos mājas darba veicējus un grupu prezentētājus, skatuvi ieņēma Talsu novada jaunās grupas. Grupa Vaga izpildīja dziesmas, kas mīļas tiem, kam jaunība bija jau kādu brīdi senāk. Arī mūsdienas cilvēki zina, kā skanēja vecajos laikos. Es esmu tā, kas visbiežāk izdomā tās dziesmas, jo man interesē, protams. Bet man bija tāda doma atdzīvināt latviešu mūziku tieši, jo es nezinu, vai es varu pazemināt citas grupas, bet ko es dzirdēju, tur tikai angliski dziedāju, bet latviešiem arī tik labas dziesmas ir. Un jums patīk tās veco laiku? Foršs veids, kā jaunieši apvienot, atpūsties un izklaidēties, ka ar laiku ir noteikti jāmaina kaut kādi veidi, kā to darīt, lai jaunos piesaistītu ar vien vairāk. Jauniešu centri vēl joprojām eksistē, un tas man pierāda to, un par to es arī pastāvēšu, ka jaunieši dara, un viņiem patīk tas, ko viņi dara. Vienkārši īstie jaunieši ir jāatrod, tā tos varētu nosaukt. Bet, kad 3 jaunās grupas bija skatuvi iesildījušas, ieradās pasākuma īpašais viesis Ozols. Viņš noteikti ir viens no tiem mūziķiem, kas vieno paaudzes, pie viņa lēkājuši un līdzi dziedājuši gan šodienas pieaugušie, gan arī jauniešu dienas apmeklētāji ar mūziķu vienojās kopīgā enerģijā.